Tūdaļ pat mums šeit uz šīs skatuves būs diskusija ar nosaukumu visbiežāk uzdotākie jautājumi. Tātad mēs esam apkopojuši jautājumus, kuri tiek uzdot visbiežāk tieši no pacientu puses, un tiem jautājumiem arī iziesim cauri. Beāte Gaila būs tā, kura vadīs šeit diskusiju, bet pirms mēs ķeramies klāt jūsu sarunai un pirms es jūs šeit atstāju, nedaudz Beāte varbūt pastāsti, kāpēc vispār šāds pasākums top tavam Smaidam LV, un kas tad īsti jūs tādi esat? Paldies. Jā, nu viss ir ļoti vienkārši. Ja tavs darbs ir tava sirds lieta, tad tev gribās darīt vairāk, labāk, tālāk, stiprāk un tā tālāk. Līdz ar to zobārstniecība ir mūsu sirds lieta. Tā ir mūsu ikdiena. Mēs ikdienas pavadām darbā ar zobārstiem. Mēs esam vadošais zobārstniecības materiālu izplatītājs Latvijā. Līdz ar to likumsakarīgi, ka mums 7 gadus atpakaļ radās doma veidot tādu veikalu kā tavamsmaidam.lv, lai visi šie superprodukti, kas ir Tavam Smaidam stendā plauktos un plašā klāstā pieejami mūsu sortimentā jau ikdienā, tas nav nekas tāds, ko mēs izdomājam tagad vienā dienā, tirgosim zobpastas, vai ne? Tas ir tā pavisam nopietni. Līdz ar to, jā, mēs tad radījām skaistu. Un tas ir tāds sirdsdarbs, principā. Tas ir tāds dentāla hobijs, mazais, kas jau ir izaudzis liels līdz šādu mērogu pasākumiem, par ko man tiešām ir prieks. Un atsaucība ir liela, un cilvēkiem patīk. Un ja cilvēkiem patīk, mums patīk, un tas jau ir tā degviela, kas dzen uz priekšu. Nu, es domāju, viennozīmīgi patīk. Arī man kā vecākam ir ļoti patīkami atvest savus bērnus uz pirmo vizīti ļoti, ļoti pozitīvā atmosfērā, bez maksas, pārbaudīt zobu veselību un vēl dabūt visu šo te brīnišķīgo pasākumu, kas ir apkārt tam. Bet šeit uz skatuves arī doktora Viktorija Arķemenko. Kāpēc tieši Viktorija Arķemenko ir šodien šeit? Nu, viņa ir vienkārši, ka viņu nevar nepaicināt. Viņa ir tik aktīva un viņai arī rūp mutes veselība. Un viņa aktīvi ar Instagramā dalās. Un tas nav tā, ka katrs to var. It kā liekas, kas tad tur ir? Iefilmē, parunā, nē, tas ir liels smags darbs, un mēs arī novērtējam. Viņa daudz runā ar pacientiem, viņa skaidro, viņa tiešām izskaidro elementāras, svarīgas lietas elementārā valodā, kas ir tā profesionalitātes pazīme, jo izskaidrot kaut ko sarežģītu tā, lai 3-gadnieks saprot, ir jāmāk. Es, starp citu, varu piebilst, ka doktora Viktorija Arķemenko ir tas cilvēks, pie kura es veicu savu zobu estētikas uzlabošanu, un vienīgais zobārsts, kur kabinetā es esmu dziedājusi, jo doktorai ir ļoti interesantas metodas, kādā viņa strādā, un tad, kad es pie viņas atnācu pirmajā reizē, viņa nolika man priekšā kameru un pateica tā, lai Elda, tagad tu dziedāsi jebkuru dziesmu, kur tev patīk, es tev filmēšu no visām pusēm, jo tieši dziedot, nevis vienkārši pasmaidot, var vislabāk redzēt, kā tad zobi izstāsta dažādos rakursos, un lai tu saprastu, kas tad ir tas, ko tu vēlēsi nākotnē. Tas bija ļoti interesanti. Es ceru, ka tas video nav saglabāts nekur ar manu dziedāšanu, bet dāmas, šobrīd es jūs atstāju šeit uz skatuves. Visbiežāk uzdotākie jautājumi. Iesim tiem lēnām cauri, noskaidrosim, kādas tad ir atbildes. Jā, paldies. Jā, mēs palaidām pāris reizes slodziņus Tavam Smaidam profilā. Mēs izsūtījām e-pastu, ka var iesūtīt savus jautājumus. Diezgan daudz arī atsaucās. Mēs apkopojām arī doktoras iesūtītos jautājumus, un tagad mēs uzdosim tos visbiežāk uzdotos, vispopulārākos, varbūt tādus, kas iezīmē arī tādu kaut kādu tendenci. Un viens no tādiem ir, doktor, ziniet, kāds? Tā tendence, vai bērnu zobus jārastē? Jā, patiešām. Pirmais jautājums. Pirmais jautājums bija, vai vispār ir jēga labot, ārstēt piena zobus, jo tie taču tāpat izkritīs un nāks taču nākamie, vai ne? Nu, tad lūdzu. Sāksim, es nedaudz pastāstīšu par sevi, tad es esmu certificēts zobu protezists un pēc būtības man jārastē pieaugušos. Bet ņemot vērā, ka es strādāju profesiju jau vairāk nekā 15 gadus, es redzu, ka tās problēmas, ar kuriem pie manis nāk cilvēki 30 plus, viņi īstenībā parādās bērniem jau ar pirmiem zobiem. Un ir pareizais teiciens, ka nekad nav pa vēlu rūpēties par zobiem, nekad nav arī par āgru rūpēties par zobiem. Pirms 5 gadiem, vai tagad jau vairāk, es biju pirmais Instagram vai pirmais blogeris, kurš vispār runāja par zobārstniecību. Un tā man iegāja prakse, ka ar to Hello Instagrams es stāstu kaut kāda vienkārša valoda būtiskas lietas.
Un es redzu, ka cilvēki mēdz nesaprast kaut kādas... Nenovērtēt? Nevis nenovērtēt, bet mēģina meklēt slēptus informācijas, kā zobārsti kaut ko nesaka. Man bija arī uzdots jautājums, ko... Bet atbildot uz to mūsu pašu to pirmo jautājumu, es pat runāšu. Jā, tad jautājums ir tāds, ko zobārsti slēp no mums, un īstenībā zobārsti neko neslēp. Tas patiesības ir tiešām ļoti vienkāršas. Un atbildot uz jautājumu, vai vajag labot zobus, piena zobus bērniem, es pateiktu tā, protams, jālabo, bet vēl svarīgāk ir nenovest līdz situācijai, kad bērniem bojājas piena zobi. Jo, kā mums iepriekšēji lektori stāstīja, zobus saglabāt ir viegli. Un tas ir darāms diezgan ar vienkāršiem paņēmieniem. Tas nemaksā dārgi. Latvijā mums ir lētāka nekā... Noteikti. Jā, par to jau stāst. Un vēl ņemot vērā, ka mums Latvijā ir izcila programma, kad bērni, neatkarīgi no tā, vai vecākiem ir līdzekļi vai nav līdzekļi, ir iespēja pieteikt bērnus uz valsts apmaksātam higienam. Okay. Kad ir tā pirmā reize, kad ir jāved, tā kā obligāti pie higienista vai pie zobārsta? Ļoti labs jautājums. Tad valsts sēdz zobārsta un zobu higienista apmeklējuma no 2 gadiem, bet gribu pievērst visiem uzmanību, kā svarīgos brīžos, kas ir 7, 11 un 12 gadi, valsts sēdz valsts apmaksātas higienas 2 reizes gadā. Pie zobārsta bērnu jāved 1 gadu vecumā. Okay. Un tas ir ļoti būtiski, jo arī svarīgi zināt, kā pareizi kopt zobus, ko darīt un ko nedarīt. Un ir tā, ka es uzrakstīju rakstu, kurš saucas Kāries ir novēršama kaita, kura turpina terorizēt cilvēci. Tas raksts ir pieejams sociālos tīklos, ir pieejams internetā, un es uzskatu, ka tas ir pamata, ko jāzina. Bet 3 vārdos kāries rodās, jo? Kāries rodas, jo zobi nav pareizi kopti. Jebkurā gadījumā tīrīti, nepietiekoši tīrīti, cukurs, nepiemērots uzturs. Arī, bet es teikšu tā. Bet tā kā top 3, lai nebūtu karijos, viss svarīgākais ir? Ir pareiza zobu birste, pareiza tehnika, pareiza zobu pasta, pareizas metodes, pietiekami kvalitatīvi tīrīt zobu. Top 10, bet tas ir būtiski. Tas ir tas, ko katrs cilvēks var darīt. Un vēl svarīgi, mēs nevaram paļauties uz bērniem un ļaut viņam tīrīt zobus, tāpēc, ka bērni vienkārši nesaprot. Es, kā pieaugušo cilvēku zobārsts, varu teikt, arī ļoti daudz pieauguši neprot tīrīt zobus. Bet atgriežoties pie bērniem, noteikti svarīgi ir pārtīrīšana. Pārtīrīšana vai, kā iepriekš mums teica, uzraudzīta tīrīšana. Jā, un tas ir noteikti jāveic līdz vismaz cik gadiem? Līdz tam laikam, kad bērns ir jau prot rakstīt ar smuku rokrakstu. Ļoti tā telpiski, bet uzreiz ir skaidrs. Pēc tā var saprast, cik bērns ir gatavs. Jā. Kādreiz bija līdz 7, tagad jau runā vairāk, bet tā ideja, ka cilvēkam jāsaprot. Un mums ir ļoti labas iespējas pārbaudīt, pa noslēpumu es teikšu, kā tavam smaidam var iegādāties aplikuma krāsošanu. Jo tādā veidā bērns var pakrasot aplikumu un jūs redzēsiet, kur zobi nav izterīti līdz galam. Un tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka ja mēs neredzam, tad mēs nevaram tīrīt. Ja mēs redzam, tad mēs varam redzēt, kur tie zobi nav iztirīti līdz galam. 3 vārdos par to aplikumu iekrāsotāju pastāstiet. Viņš ir pudelē, nopērkams, Plug Agent saucās. Plug Agent, jā. Tas puisīts uz etiķetes. Tieši tā. Tā indikācija, kā tas notiek, bērns izskalo muti. Pirms zobu tīrīšanas bērns izskalo, bet arī vecāks var to izdarīt. Jā, un pārbaudīt, Tur ir patikama garša. Vienīgais, kas būtiski ir, ka jums visticamāk būs nokrasota visa vannas istaba, jo viņš ļoti krāsojas. Tas ir pārtikas krāsviela, kas ir Bet viņš iekrāso tikai aplikumu. Tikai aplikumu. Un tad tīrot zobus, jums ir iespējams redzēt, kur nav iztirīti zobi. Es gribu ātri piebilst. Mums notiek tagad valsts apmaksātas higienas. Un es skatos, kas notiek mūsu kabinetā, kad higienisti strādā. Mēs ievedam tādu schēmu, kā bērni un vecāki nāk kopā ar saviem darbarīkiem, ko viņi izmanto.
Jo viena lieta, kad mums pieauguši saka, mēs tīram veselīgi, mēs tīram pareizi, bet zobi tāpat bojas. Jā, īstenībā šāds jautājums bija. Ko darīt un kā rīkoties? Tad ļoti bieži cilvēki nākot ar zobu pastu savu un zobu birsti, mēs konstatējam, zobu pastā nesatur pietiekami fluorīdu deva. Parasti tā ir iegājas prakse. Cik ir jābūt fluorīdu devai? Atkarīgs no vecumā, un bet tur ir līdz 1000 tas vienības, un pieaugušam 1450. Bet ļoti svarīgi, lai, ko mēs redzam, biežākas kļūdas, nepareiza zobu pasta izvēle, nepareiza zobu birsta izvēle, jo parasti ir pa lielu. Zobu pastas. Nevajag baidīties no mazākām. No mazākām nevajag baidīties, jo mazāk, jo vieglāk izterīt. Un, tas ir bērnu zobārstniecība. Diemžēl es bieži redzu, ka kaut kāds 3-4 gadu veci bērni izmanto balinošas pastas. Nopietni? Pilnīgi nesapratams, kāpēc. Jo vecāki laikam gribodams uzlabot higienu vai nezinu, balinošas pastas. Par balinošam pastam viņus jāizmanto kā tādu noteikta laika posmu un pēc tam pārtraukt viņu izmantot. Tas ir par pieaugušiem, bet bērniem vispār nevajadzētu balinošas pastas izmantot. Ļoti bieži sava prakse. Tāpēc mēs vairs neticam, ko cilvēki mums saka, ka viņi tīra pareizi, mēs sākam parādiet. Un tas ir labākais, jo tu redzi, kā viņš to dara, tad tu vari komentēt to procesu. Kad es rakstu atbildes, piemēram, cilvēks grib pieteikties uz higienu, es saku, lūdzu atnesiet savu zobu parstu un zobu birsti. Un man parasti raksta, līdz kurienam mēs nonācam, ka jūs vairs nevarat savu pastu izmantot, tagad jūs gribēsiet masēji izmantot, bet tas nav tāpēc. Mēs gribam redzēt tieši, ar ko jūs tīrat, un kā ļoti bieži vecāki nav informēti par to, ar ko bērni tīra zobus. Bet kurā posmā tad ir tā, nevis nolaidība, bet kur ir tā sakne tam, ka nav īsti cilvēki informēti, ar visu to, kā liekas šķietami saprotamas lietas 2 reizes dienā un tāpat tā statistika rāda, ka tas pētījums SPKC, kas tikko bija. Oktobris, maijs, pagājušā gada oktobris, šī gada maijs, tikai puse no aptaujātajiem, tas ir 6. 9. klases, zina un tīra 2 reizes dienā. 5% to nedara vispār. Atlikušie 45 apmēram 1 reizi vai retāk. Jā. Tad kur, it kā liekas, mēs taču visi no galvas naktī pieceļoties zinām, ka ir jātīra 2 reizes dienā, bet tas ir slinkums vai tā cilvēka daba? Vai... Es domāju... Kā jūs to no savas prakses ar pacientiem ikdienā komunicējot? Viņi kaut ko paskaidro, ka jūs viņam prasat noteikti, kāpēc tā vai šā? Šitais ir ļoti labs jautājums. Es jautāju cilvēkiem, piemēram, atnāc bērns, un viņam ļoti daudz kāries. Es jautāju, cik bieži tīri zobus? 2 reizes dienā. Zobu diegu? Jā. Visi saka, bet viņi zina, kā pareizi atbildēt. Bet tā lieta ir, kā zināt un darīt, ir pilnīgi dažādas lietas. Vienkārši es domāju, ka lielākā problēma zobārstniecība kā tāda ir, ka šīs visas procesi notiek lēni un zobi bojas lēni. Un ja cilvēks uzreiz neredz to sekas savam uzvedībam. Zilums ir uzreiz. Zilums ir uzreiz, un tu saproti, ka to nevajadzētu darīt. Bet zobi bojas mums ļoti lēni, un pa laimi organisms spēj diezgan adaptēties un ilgi turēt. Jā. Jo mēs arī redzam, ka, piemēram, bērns nāk ar kariesu, un šis karies ir ilgstoši veidojies, jo mēs redzam arī, ka pulpa atkapjas, un tad organisms cenšas. Mūsu uzdevums ir vienkārši nedaudz piepalīdzēt organismam un darīt, un tas nav sarežģīti. Tas ir dari 1, dari 2, dari 3, un vienkārši tas viss atkārtojas. Bet kur ir problēma? Ka, lai darītu to regulāri, nepieciešama disciplīna. Un ja cilvēks neuzņem atbildību, ja, piemēram, vecākiem ir priekšstats, ka pie zobu bojājumiem ir vainīgi ārsti, tad ir... Šoki, jo tā profilakse sākās vannas istabā. Katram cilvēkam. Un vienkārši arī, piemēram, ļoti bieži es sapratu tos vecākus, kuri lasa interneta kaut kādu informāciju un mēģina pasargāt savus bērnus no tiem ārstiem, kuri
uzspiež fluorīda saturošas pastas, bet svarīgi zināt, ka viņi lasa, piemēram, rekomendācijas, kuri nav paredzēti Latvijas iedzīvotājiem. Ar fluorīdu ir ļoti, ļoti būtiski, kur mēs atrodamies, jo tas ir vides apstākļi. Jā, bet tad jebkurā gadījumā, nācija dalās divās daļās. Viena un lielākā daļa ir pār fluorīdu, un ir kaut kāda daļa, kas ir tā kā pret un liekas kaitīgs. Viņš nav kaitīgs 3 vārdos par to fluorīdu. Vēlreiz, kāpēc viņu vajag? Fluorīdi mums stiprina zobus, bet fluorīdiem jābūt pietiekami. Nedrīkst viņu izmantot padaudz, jo būs cita galējība, mēs aiziesim uz fluorozi. Nevajag arī pamaz, jo tad mums būs kāries un bojāti zobi. Zelta vidusceļš. Zelta vidusceļš. Un tāpēc arī ir zināmas dēvas. Tāpēc mēs arī apmācām pieaugušos, kā bērniem pietiek nevis tā kā reklāma ar biezu slāni, kur testa. Zirnītis. Zirņieša lieluma mēs dodam, bet arī, ja bērns ir maziņš, tad visa risiņa deva. Līdz ar to fluorīdu nav nekādas problēmas. Viena no biežākām kļūdām, ko es arī redzu ikdienā, ir pēc zobu tīrīšanas cilvēki mēģina izskalot muti. Un visu labo, kas tur ir, viņi tagad izskalo un izspļauj. Jā. Nav pareizi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi klausās reklāma, marketinga vai vēl kaut kas, vai viņam liekas, ka tāda veida viņi var. Varbūt tāpēc, ka cilvēkiem liekas, ka tik vienkārši nevar būt, ka varbūt vajag kaut ko sarežģītāk, lai zobi nebojājas. Okay, bet tad par putām. Okay, ja viņi izskalo un izsprēs zopas, bet ja viņi uzklāja putas, piemēram, GC putas, kaut kādu labu komentāru par šo es nevaru komentēt. Tāpēc, ka ir vadlīnijas, kur ir rakstīts iztīra zobus, izpļauj, neskalo. Un ja mēs tagad sāksim kaut kā mēģināt, ja es teikšu kaut kā, es saku tā un šitais, tas būs mans viedoklis, kuram nav background. Un background ir izskalo, evidence-based. Mēs neskalojam muti. Punkts. Viena no biežākām kļūdām, ko mēs vēl redzam, cilvēki mēdz tīrīt tikai ar birsti un neizmantot zobadiegu. Un man ir labs jautājums, kā iemācīt bērnam zobadiegu? Un vai es tad varu papildināt no sevis, vai ir labi, mediķa acīm skatoties tie uz tās violītes vai kociņi, vai kā viņu tā latviski nodefinēt. Tas iestieptais zobadiegs. Es uzskatu, ka gan zobu tīrīšana ar diegiem, gan zobu tīrīšana ar birstiem, tas ir process, kuram vajag iemācīties. Un jūs to nevarat vienkārši izdomāt, kā to darīt. To obligāti jāredz, tam obligāti jāiemācās, kā to vajag darīt, lai mums būtu veseli zobi. Tieši tāpēc jānāk pie higienista, un higienists visu to pastāstīs, parādīs, piemeklēs pareizes variantus. Piemeklēs variantus, kas labāk, piemēram, palīdz jums tikt tur, kur vajag tikt, un atkal atgriežamies pie šai pašā aplikuma krāsošanas agenta. Jūs varēsiet patestēt, jūs varat, piemēram, ielikt to aplikuma krāsošanu, pamēģināt iztīrīt ar tādu diegu, un tad tiksiet pie rezultātu. Jā, un pārbaudīsiet praksē savā vannas istabā, kas jums vislabāk strādā un efektivitāti, protams. Kā ir ar zobu griešanu, ja bruksismu? Tā noteikti ir arī visnotaļ izplatīta problēma. Tas ir, diemžēl, mūsdienas ļoti nopietna problēma. Ar ko tas izskaidrojams? Grūti izskaidrot, tāpēc, ka tas ir multifaktoriālais dabas parādība. Un, ja, piemēram, mums kādreiz bija problēma lielākā ir kāries, es uzskatu, ka pateicoties mūsu iepriekšējiem runātājiem, Latvijas situācija krietni uzlabojas. Tiešām. Lēnām, bet mēs ilgtermiņā tā līkne, bet viņa šobrīd pēc pētījuma tā pēdējā liecina, ka tomēr tā tendence, viņai vajadzētu būt pozitīvākai. Bet viņa tik pozitīva nav, bet konceptuāli ir līkne ar nelielu pluszīmi, jā, protams. Pateicoties arī jūsu darbam, pateicoties tādiem pasākumiem, cilvēkiem tā informācija par to, kā tīrīt zobus ir, bet mums dzīve paliek straujāk, mums dzīve paliek stresaināk, mums ir daudz atbildības un vienkārši tās bruksismas, kas ir zobu parafunkcija vai zobu griešana vai zobu kontakts neēšanas laika, kas nav paredzēts ēšanai. Naktīs?
Viņu iedala divas daļas. Viņš ir naktī un ir dienas bruksisms. Un tā ir liela, milzīga problēma. Tāpēc, ka bruksējot, tiek bojāti visi zobi. Jo, piemēram, rīvējas un tiek bojāti gan augšā, gan apakšā. Bruksisms ir multifaktoriālas dabas patoloģija, un uzreiz pateikt, ka mēs varam jums... Tas ir krietni sarežģītāk nekā ar kariesu. Ko darīt, ja mamma ir pamanījusi, ka tas bērns naktī guļ un griež? Viņš iet pie zobārsta? Nevis pie zobārsta. Īstenībā par zobārstu arī vajag runāt, bet pētījumi, starp citu, šeit ir ļoti labs jautājums, bērna bruksismu bieži saista ar cermēm. Un man nesen uzrakstīja viena mamma. Tam nav nekāds pamats, bet man mamma uzrakstīja, bērns griež zobus, pretcermes zāles es jau iedevu, ko tālāk. Bet tur nav tāds evidence based. Tas ir kaut kāds tā kā viena tantiņa teica, ka tā ir, bet tas tā nav, jā. Un, piemēram, kad es pieaugušam cilvēkam saku, ka jums ir bruksisms, viņš teica, un ko jūs gribat teikt, ka man ir cermes? Es teicu, nē, es tā negribu teikt. Es redzu, ka jums ir bruksisms. Bruksisms ir mūsdienas ļoti, ļoti nopietna problēma. Diemžēl tas bieži ir bez uzmanības atstāta, un tad tam jāpievērst lielu uzmanību. Ja jūs jūtat, ka bērnam ir, jāiet pie zobārsta. Īsumā, un tās indikācijas nakts kapes noteikti, vai kāds... Par nakts kapēm nevienmēr, it īpaši bērniem, jo parasti tādas īsas rekomendācijas nav tādas skaidras rekomendācijas. Ar kariesu mums ir krietni vieglāk. Mēs zinām, ko darīt. Ar bruksismu ir krietni sarežģītāk. Jo komplicētāks tas pasākums. Jā, komplicētāks. Un tad, protams, tam ir liela, milzīga loma stresam, milzīga loma psihoemocionālam stāvoklim, milzīga loma ir režīmam, kas, protams, mums var trūkst. Kā arī, piemēram, ja bērns ļoti bieži sēž pie datora, tur viss ir ļoti aktīvi, līdz ar to tas ir kompleksa problēmas. Tas noteikti ir problēma, kurai vajadzētu pievērst uzmanību, jo varam teikt, ka ar kariesu mums viss ir skaidrs. Ar bruksismu ir diezgan sarežģīti. Vismaz tie spēles noteikumi ir saprotami un tas lauks ir aptverams. Mēs vismaz zinām, cik mums ir slikti vai labi, un tad mēs darām. Bet ar bruksismu tas nav tik vienkārši. Ar bruksismu nav tik vienkārši. Šai tēmai vajag pievērst uzmanību obligāti. Ja jūs pamanāt, ka ir bruksisms, tad tur ir pieaugušiem, es kā pieaugušu zobārsts varu teikt tā, ja mums ir bruksisms, dienas bruksisms, ārstēt ļoti vienkārši. Stop it. Nevajag to darīt, un viss. Vienkārši vajag turēt gaisu starp zobiem. Par naktbruksismu tur jāskatās. Bet viennozīmīgi, kas ir zināms, ka nav tādas maģiskas zāles vai maģiskas tā paša Florida analoga, kur palīdz mums tikt vaļā no bruksisma. Tas ir tāds process, ko vajag pētīt. Es gribu piebilst, ka bruksisms, tas ir ļoti nopietna tēma. Ar bruksismu ir tā, jo viņam vajag identificēt, ka viņš ar jums notiek, un viņam vajag arī sekot. Jo dažreiz mēs redzam, piemēram, noesti zobi, bet šīs noesti zobi cilvēkam bija eksāmena laika vai šķiršanas brīdi vai vēl kaut kādas, un tagad vairs nav. Un tāpēc mums pieaugušiem zobārstniecībā ir tā saucams bruks checker. Mēs uz vienu nakti dodam sarkanu tādu kapiti, un cilvēks guļ ar viņu parasta veidā, guļ ar viņu, un mēs izvērtējam, vai tiešām tagad ir bruksisms. Jo bruksisms ir viļņveidīgi. Jums šodien var būt bruksisms, un rīt vairs ne. Un līdz ar to bruksismam, es gribu pievērst uzmanību bruksismam. Lūdzu, vērojiet, ja jums ir bruksisms, sākat uztraukties. Nekad nav par agru uztraukties par bruksismu. Runājot par bērniem, tas nav nemaz tik vienkārši. Protams, jāsaka novērot, kas notiek ar bērnu. Varbūt slodzi ir pa lielu, varbūt bērnam pastīties to telpu plašāk, jo bruksisms kaut ko liecina par dzīvē, par stresu, par situācijām, ar ko tas cilvēks netiek galā, un tad viņam ir tā iekšējā cīņa. Vai ne? Un attiecīgi tas izpaužās šādā veidā. Šādā veidā, jā. Okay. Bet ko darīt, piemēram, ar tām pašām elementārajām, bet ne tik ļoti bailēm no zobārsta, un kad nevar to bērnu pierunāt, un viņš nekāps, un tam pašam vecākam varbūt tas ir trauma no padomijas laikiem vēl, ka tas viss ir šausmīgi, un
un tas viss ir tik dziļi DNS-ā iesēdies, kad ir tās bailes. Tad recepte, kā ar šo cīnīties? Tas ir ļoti labs jautājums, paldies. Un es tiešām tā arī strādāju pie tā, lai tiem, es arī saku, ka es esmu zobārsts 18+, saprati, kā to gribi, bet tas mans message ir runāt ar pieaugušiem saprotamā valodā un arī palīdzēt pārvarēt bailes. Pirmais, ko vajag katram, atļaut sev baidīties. Tas ir pilnīgi normāli. Jums kāds svešs cilvēks, kuru jūs nezināt, ar asiem priekšmetiem, bazas virsū, mēģina jums kaut ko darīt, baža adatas, miesa. Bet galvenais tam bērnam nestāstīt, vai ne, ka tev neko nedarīs. Tas ir ļoti svarīgi, jā. Mums, jo darīs. Tieši tā, jo tad cilvēkam, mazam cilvēkam ir īstenībā, tā kā jūs melojat, jūs atvedat viņu pie zobarsta. Tu pasaki, tev nekas nebūs, un beigās viņam izurbi. Tad jautājums, kam viņam tas tuvākais cilvēks melo? Tad kam var ticēt, ja pat vecāki viņam melo? Runājot par bailēm. Baidīties ir normāli, bet es teikšu tā, pēdējo 10-20 gadu laikā zobarstniecība uzlabojas krietni. Un mums parādījās krietni labākas iespējas gan profilaks, gan arī ārstēšana. Ir tādi, no bērnu zobarstniecība ir tādi paņēmieni stāsti, rādi, dari. Un tad cilvēkam ir, jo es domāju, ka lielākoties cilvēki baidas no nezināšanas, viņi nesaprot, un tas ir normāli. Un tad ieslēdzās pretreakcija, man to nevajag. Man to nevajag. Un tad viens no faktoriem, kā pārvarēt bailes no zobārstiem, ir tieši apmeklēt tādus pasakumus, runāt, lasīt. Bet svarīgi lasīt un uzticēties pareizai informācijai. To, ko raksta ārsti, speciālisti, nevis to, ko raksta tas pats cilvēks, kurš baida un saka, neej pie zobārsta, tev tur izurbs. Un tad viņi vienkārši pārmanto to bailes. Bet tie pareizie teikumi tam 3-gadniekam, kā viņam tā maigāk? Maigāk, 3-gadniekam jānāk uz higienu. Kad viņš nāk uz higienu... Tas būs jau pats par sevi maigāks process nekā zobārstniecība, vai ne? Un ja mēs laikā iemācīsimies pareizi rūpēties par zobiem, tad vispār nevajadzēs urbt zobus, jo kāries ir pilnīgi novēršama kaita. Nerunājot par bruksizmu. Ar bruksizmu ir daudz sarežģītāk. Jā. Kā ir ar zobabirstēm? Ir 101, arī mūsu piedāvājumā 101, ja ne pat vairāk, bet tā vienkāršiem vārdiem cilvēkam auditorijā un arī tiešraidē, kas mūs skatās, elektriskās vai parastās. Skaidrs, ka jebkurā gadījumā zobu birste, un tas jau ir pats svarīgākais, bet ja mēs tā sākam elektriskās zobu birstes efektivitāti pret manuālās zobu birstes, un tad tiešām tie kaut kādi 3 plusi katrai no viņām. Ja es nevaru tā atbildēt 3 plusi, es atbildēšu tā nedaudz plašāk. Okay. Tad, ja jautāt, kādu birsti izmantot, es teiktu elektrisko. Un tieši Philips Sonicare, un man nav nekāds saistības ar Philips Sonicare, bet es teikšu, kāpēc es uzskatu, ka tas ir svarīgāk. Pirmkārt, mums elektriska zobu birste dod spēku, un mēs varam tīrīt zobus efektīvāk, jo viņa pārsvarā visu darbu dara mūsu vietā. Bet, ja mēs izmantojam lētu zobu birste, kurai nav sensors, spiediena sensors, tad mēs nonācam cita grāvī, kad mēs plēšam smagenes no zobiem. Mēs darām zobiem pāri, un tā ir otra galējība, ko es redzu tagad ļoti bieži pieaugušu cilvēku. Tas ir varbūt tāpēc, ka īsti nemāk to birsti pareizi lietot? Protams, nemāk birsti lietot un mēģina izmantot birstes, kuriem nav spiediena sensors. Bet Philips Sonicare birstēm tāds ir. Jā. Un tāpēc ļoti svarīgi, kad man jautā, kādu birsti nopirkt, es teicu, svarīgi, lai viņai ir sensors, jo jūs nevarat uzspiest pa stipru, bet arī ar elektrisko zobu birsti vai ar manuālu jāmāk viņu izmantot. Jo man bija pacients, kurš atnāca un viņam tas sensors, indikators visu laiku kliedza, ka vajag netik stipri, bet viņš domāja, ka tas ir mūzika vienkārši. Tā notiek. Un kad viņam pastāsta, ka tā ir normāla darbība un šitais ir pa stipru, tad viņš bija ļoti pārsteigts. Tad elektriska zoba birste ir
brīnišķīgs rīks, bet viņu jāprot lietot. Un es redzēju, ka jums Un arī šodien tās būs... kustības ir pilnīgi savādākas, jo ar manuālo tu tā kā aktīvi pilnīgi. tīri, bet ar elektrisko tu vienkārši pieliec pie katra zobiņa. Tev nav ar viņu vēl jādara tas pats, Tieši tā. kas ar manuālo. Tas ir līdzīgi kā ar automašīnu. Jums ir mehāniska karba, jums ir tā elektriska. Automāts, jā. Jums vajadzētu iemācīties braukt. Jo automātu tu ieslēdz un brauc, tu nedomā. Tieši Mašīna tā. pati saslēdz. Jā, Tieši laba tā. analoģija, paldies. Es sapratu, ka jums būs šodien lekcija par to, un Jā, aicinu mums visus būs, paklausīties. Tas ir ļoti būtiski. Pēc pāris stundām būs arī Jānis no Philips, kas šobrīd aktīvi strādā. Paliekat ar Philips mums. Standā, droši pie viņa var vērsties. Un, viņš parādīs, kā ir pareizi jātīra ar Philips birsti. Jo tas ir ļoti bieža kļūda. Cilvēks sapērk, aiziet uz tavam smaidam, nopirk visu pēc kārtas, bet neprot lietot. Jā, nu jā. Un īstenībā tā ir Tas milzīga arī ir problēma. noteikti īstenībā labs atgādinājums mums pašiem ar vien vairāk par to runāt un rādīt. It kā liekas, mēs jau esam parādījuši un runājuši, bet īstenībā nekad nav nepietiek. Jā, vienmēr vajag vairāk. Es sapratu, paldies. Labāk atkārtot, un lai cilvēkam ir garlaicīgi, Jā, nekā jā. cilvēks mājās, jo mēs jau nezinām, ko cilvēks dara savā vannas istabā. Varbūt viņš kaitē saviem zobiem. Un nesen es sāku vadīt arī TikToku, kurā man ir viens no TikTokiem beidz kaitēt ar zubu pastu un zubu birsti. Ok, pastāstiet. Vienkārši tāpēc, ka cilvēkiem liekas, ka zobarsnicība ir dārga un labāk viņš tagad tā kārtīgi izterīs zobus, lai tie zobarsti nenopelnā. Un tad mēs nonācam otrā galējībā. Tiek noplēsta emālē, tiek noplēstas smagenes, tiek noplēstas visas, kas ir nepieciešams un pa stipru. Nav labi. Līdzīgi kā ar fluorīdiem, zobarsnicībā svarīgi balans. Mums nevajag tīrīt zobus pa stipru, mums nevajag pa maz tīrīt. Mums vajag to darīt efektīvi. Un, lai zinātu, kā ir pareizi, jāapmācās. To vajag, lai jūsu speciālists jums parāda. Kā darīt, ko darīt, un vai jūs to darat pietiekami. Pēdējā laika ļoti daudz cilvēki sev kaitē ar zobu diegu, jo neprot pareizi tīra pa stipru, varbūt nesaprot, kāda ir jēga, un mēģina tā ar spēku virzīt uz smaganam, ka mēs dažreiz redzam jaunam meitenam vienkārši ir jau hroniski uztaisīta tāda rieva smagana, tāpēc, ka viņi nesaprot, kam ir tās diegs. Ir teikts, ka zobu diegu jāizmanto, bet nav parādīts kā. Un tad cilvēki sev kaita un reāli veidos. Tad pastāstiet, zobu diegu lieto, lai iztīrītu? Zobu diegu lieto, lai iztīrītu starp zobu virsmas. Un to vajag darīt efektīvi. Īstenībā, ko es klausos tagad no mūsu higienistiem, viņi ļoti daudz iesaka izmantot irigatoru. Irigators ir tāds dušiņa, un arī Philipsam ir forša dušiņa, kuru arī jāprot izmantot. Bet vismaz ar to nevar tā sabojāt kā ar zobu diegu? Tieši tā. Okay. Viņu nevar sabojāt, jo ja jūs tā darat pārāk stipri, jūs varat kaitēt. Un tas pats ir līdzīgi ir ar elektrisko zobu birsti. Viņi jums saka, kā tīrīt, viņa skaita jums līdzi, jo viens no biežākām problēmām cilvēks iztīra zobus pārāk ātri, un viņš nevar efektīvi iztīrīt zobus. Nu, tāpēc ir tās vecās labās 2 minūtes, vai ne? Tieši tā. Viņas labas vecas 2 minūtes ir tikai elektriskam birstem. Jā, jo viņi izslēdzās pēc 2 minūtēm, viņai 4 tie manuālai birste ir 3 minūtes. Līdz ar to nopirkot elektrisko, mēs taupam laiku. Redziet, kāds 2 labs. minūtes dienā. Šitas labs. Saskaitīsim vairāk. Labi, no zobu birstēm pie zobu pastām. Jā. Pie zobu pastām, jā. Klāsts ir plaša, ar floru, bez flora, ar garšām, bez garšām, ar smaržām, bez smaržām, ar krāsām, bez krāsām. Kaut kādu komentāru par šo, jo kā lai tam cilvēkam saprast, ok, bērniem skaidrs, viņus ir nomarķēts bērnu pastas. Un īstenībā ir arī viens jautājums, kas sakos pēc šī par tiem marķējumiem, bet izstāstiet par pastām. Kā tam cilvēkam neapjukt un saprast, kura tā ir tā īstā un vienīgā? Atkal jautājums higienistam, jo cilvēkam jāizvēlas zobu birste un pastu atbilstoši jūsu vajadzībām. Līdz ar to ļoti svarīgi
apmeklēt higienistu, kur klātienē piemeklēs jums atbilstošu pastu. Es bieži redzu, piemēram, tajā paša drogasa, kad mamma atnāks ar bērnu un saka, izvēlēs. Kā bērns var izvēlēties? Viņš paņem to, kur Spidermans ir virsū. Es zinu, mums tā notiek. Ja, bet nevienmēr tā ir pareizi. Un tad vecākiem ir atbildība par to, ko jūs dodat bērnam. Jo sastāvs ir virsū lasīts, rakstīts, un to var izlasīt un skatīties floru sastāvu aizmugurē. Uz paciņas, jā. Svarīgi, lai ir florīds atbilstoši, un svarīgi arī netik pievērst uzmanību, ka, piemēram, tur balinošas pastas vai kaut kādas tādas. Mēs ticam efektīvai zobu tīrīšanai, jo pēc būtības florīds ir mūsu palīgs, bet zobu tīrīšana un efektivitāte un kvalitāte ir atkarīga no tā, kā jūs izmantojat birsti. Okay. Tad vēl tāds populārs mīts vai jautājums arī bieži vien ir par tiem marķējumiem. Uz tūbiņas galiem ir melni, ko tad cilvēki domā, ka tas ir toksisks, un zaļi, ka tas ir tur ekoloģisks, un sarkani, ka tur ir bioloģisks, ekoloģisks, vēl kaut kā tur. Paskaidrojiet, kas tas īstenībā ir. Jā, ja pagriež katru tūbiņu, ir aizmugurē, zina, tāds maziņš punktiņš melns vai sarkans vai zils. Un tad bieži vien ir tāds mīts, ka varētu būt, ka tas tad nozīmē to sastāvu bišķiņu. Ar šo es pastāstīšu nelielu smieklīgu notikumu. Jūs mums uzdavinājat pastas, lai mēs davinam pacientam. Okay. Es biju priecīga, es uzdavinu pastu, un mamma man saka, ko jūs man davināt? Šeit virsū ir melns markējums, ko jūs man davināt. Man nav 100% informācija, jo es tas markerus nelieku, bet pagūglējot un pievēršot šim jautājumam pietiekamu uzmanību, palika skaidrs, ka tas ir vienkārši markējums, ko izmanto rūpniecība, lai mašīna saprot, kura brīdi vajag nogriezt, kura brīdi vajag uzlikt korķi un tā tālāk. Un tam nav nekāds sakars ar to, ka tas ir zaļš ir veselīgs vai melns ir neveselīgs. Jo tā krāsa noteikti ir viena no tām, kas ir izmantota tajā dizainā, un tur vienkārši, lai tas mākslīgais intelekts dators saprot, kur ir jācēr tā tūbiņa un jāspiež ciet un sākās nākošā, tad tur ir tas marķējums. Līdz ar to tad šo mītu var noteikti apgāzt, tas ir tiešām mīts un tā. Bet atskatoties, mums ir palikušas 4 minūtes, līdz ar to mēs varētu savilkt tādu kā kopsavilkumu par šo diskusiju. Tātad zobu diegus ir jālieto, jāizvēlās arī irigatori. Ir labs variants, kādā veidā jādrā brālītis. Piebilstiši. Viens no jautājumiem, ko parasti cilvēki saka, pirms zobu tīrīšanas vai pēc zobu tīrīšanas. Tas ir aktuāls jautājums visiem. Atkal tur ir sava filosofija apakšā. Līdzīgi, kā cilvēki ir, kuri uzskata, ka labāk zobus tīrīt pirms brokastim vai zobus tīrīt pēc brokastim. Katram cilvēkam, kurš to saka, ir kaut kāda sava vīzija. Un ja jūs varat to pamatot, tad jūs arī varat to ieteikt. Zobu diegu jālieto pirms zobu tīrīšanas, pēc zobu tīrīšanas neskalot, bet izpļaut. Svarīgi pievērst uzmanību florīda saturošai pastai, jāizmanto pareizas kustības un pareizas tehnikas, jātīra zobus pietiekami ilgi, un ja jūs neesat pārliecināts, vai jebkurā gadījumā izmantot aplikuma krāsošanas. Tas ir pirmais. Otrais. Mēs jau ļoti daudz zinām par kārijas, un mēs, protams, viņu pārvarēt, un mēs varam arī viņu neļaut, lai viņš mums parādās. Jā. Un tas ir ļoti būtiski, un tagad mums jāseko tam, lai cilvēkam nav tas bruksisms. Vai, ja ir bruksisms, pievērst tam arī uzmanību. Jo mums mainās problēmas. Mūsu fokus mainās, zobārstniecības problēmas fokus mainās no kariesa uz bruksismu. Un tur ir pilnīgi cits klāsts, ar ko mums vajadzētu arī rūpēties, par ko vajag domāt, par ko vajag izglītot, par ko vajag arī informēt. Jā, bet tas pamats tomēr ir tā profilakse. Sākam ar to vannas istabā. Viņa sākās, turpinās tālāk sabiedrībā, dārziņos, skolās. Visapkārt, lai valstī arī ir valstiskā līmenī par šo tiek domāts, tos pienezobus ir jēga labot, vai ne? Un katrā ziņā
vecākiem aizdomāties par to, ka tas īstenībā ir daudz svarīgāk nekā varbūt liekas. Tieši tā, un lūdzu, aicinu visus izmantot valsts apmaksātas iespējas, apmeklēt higienistus regulāri. Jo, diemžēl, es bieži dzirdu, ko man stāsta, ko es nakšu pie jums, jūs man ar birsteti patirīsiet zobus, es gribu zobus labot. Bet tas ir pilnīgi nepareizi, jo nekad izlabotais zobs nebūs vesels. Viņš vienmēr būs izārstēts zobs. Un pirms mēs pabeigsim, es gribu pateikt, ka ja mēs neizmainīsim to situāciju, pie kura noved mums pie bojātiem zobiem, tad ārstējot zobus, mēs neatrisināsim problēmu. Pirms mēs sākam ārstēt zobus, mums jāmaina situāciju, kura mums noved pie tās problēmas. Un pat, ja jums liekas, ka bērnam ir tikai viens caurumiņš, tas jau ir milzīga problēma. Un ko es vēl gribēju piebilst, karies taču ir infekcija. Un parasti vecāki inficē savus bērnus ar šo infekciju. Ēdot no vienas karotes, dzērot no vienas krūzes, pārmantojot. Tas ir pārmantota slimība. Līdz ar to jūsu rūpes par jūsu bērna veselību sākas jūsu mute. Jums jāsaved kārtība savu muti, jums jāsaved kārtība savu higienu, jāsārstē tos, kas ir jāārstējams, un arī mēģināt nedalīties ar kariesu. Ar bērniem var dalīties ļoti daudz. No mums bērni ir atkarīgi, un mums vajag bērniem dot pēc iespējas vairāk, izņemot kariesu. Nevajag pārmantot kariesu. Un vēl nobeigumā es gribu pateikt, ka bērnu zobu veselības ir pieaugušu atbildība. Viss jau caur to savu piemēru, jo elementārā analoģijā bērnam neienāk nomest zemē konfekšu papīrīšus, ja vecāki to tā nedara. Tieši tā. Līdz ar to tas caur savu piemēru aicinam vēlreiz, tiešām domāt par šo vairāk, un paldies! Paldies arī jums par to, ka jūs darat, paldies par to, ka jūs uztaisiet tādu brīnišķīgu pasakumu, paldies par to, ka ir tas internetu veikals, kur cilvēks var atnākt un apskatīt, paldies arī par to, ka jūs mēģināt izglītot, par to, ka te ir mums zobārstniecības krēsls, par to, ka cilvēkiem ir iespēja apsēsties, par to, ka jūs darat to zobārstniecību draudzīgāk. Paldies, jā. Paldies visiem. Paldies dāmām, aplausi. Beāte Gaila, šī pasākuma organizatora, un Viktorija Artjumenko, profesionāla zobārsts. Paldies, dāmas.